Ok. Sveiki. Cheers! Pagad. Katiņš! Es esmu Elīza Jegorova, un es... Jegorova? Jegorova. Jegorova? Jā. Tev ir krievu uzvārds. Jā, bet es neesmu krievs, un neviens manā ģimenē nav krievs. Cik dīvaini. Vai ne? Es esmu Elīza Jegorova, un es intervēšu varano Deivienu. Woo! Ok, īstenībā man sauc Arturs Tomingas, bet nevienam Nu, bet tas tā, nesakiet. Tas ir fake, tas ir fake. Tātad, Ok. pirmais super deep jautājums. Deivien, kas tevi iepriecina? Mani iepriecina mūzika, principā, un stils, un labi cilvēki. Nu, tā kā rekur šitas te ķemros. Vai ne? Sirsnīgi forši cilvēki, mūzika, un jā, es spēlēju bišķi harmoniku un dziedu. Ģitāras gan neiemācījos. Kaut arī es ļoti ilgi centos, pa 12 stundām dienā un nekādi nesanāk. Man roka vienkārši fucking neklausa. Nu, es vienkārši skaties uz savu roku, ķipa, ej, tur tā, un viņi vienkārši neklausa tev. Un viņi neklausa vienalga. Klavierus tu mēģināji? Es klavieru spēlēju pusgadu, bet man kaut kas neiepatikās viņās. Es aizgāju prom, un pēc tam es 3 gadus spēlēju akordionu. Tā kā savā ziņā arī klavierīts. Tikai pusi, un tu nevar redzēt. Taisnīgi. Ok. Jā, es teicu dejošanu. Nē. Es neteicu dejošanu, un rītīgi patīk dejot. Tā šis būs jāiemācās. Jā, nē, man liekas, ka es būšu vecāka, un es iešu uz koncertiem, es tieši tā arī dejošu. Es nemāku īpaši dejot, bet tev kāds zvana. Tētis man zvana. Tas nav būtiski. Ai. Nebūtiskais projām. Nebūtiskais projām, tēti. Kakāt. Viņš atzvanīs atpakaļ, es varu sadarēt. Tieši tā. Ok, tātad. Kas ir tava spilgtākā atmiņa? Tev teicat, ko zvana? Es viņš teicu, viņš uzreiz atzvanīs atpakaļ. Nu, nekas. Spilgtākā atmiņa? Ko tu atceries? Ok. Ir labas un ir sliktas. Viena forša rītīga atmiņa, kas man ļoti spilgta prātā ir viena džuse no Rīgas Skinheads. Viņi bija atbraukusi uz Liepāju, un tad mēs sūcāmies, forši bija tā, tur bija 2 džuses, viena man laba draudzene, un tā tur viņas, ķipa Rīgas draudzene, vai ne? Un tur bija es un viens mans draugs, vai ne? Un mēs rītīgi, ķipa, mēģinājām pierunāt, lai viņas 2 sūcās, vai ne? Un viņi tā tikai tad, ja jūs sūksieties, un mēs tā arī izdarījām. Un pēc tam, mēs izvēlējāmies pāri, kurš grib kur, un te fucking ritīgi sadāca, ka mēs tieši viens otru tieši tā arī gribējām, tā sadāca. Un es, protams, paliku ar to skinhead, un mēs tur parkā uz koka, tur cilvēki bija dafigā apkārt, un mēs puspliki jau bijām. Tas bija fucking jautri. Un sliktā atmiņa ir, kad man viena džuse, tāpēc, ka viņi uzzināja, ka es citā meitnē esmu iemīlējies, es viņā pateicu to, un ka, viss mums cauri. Viņa uztaisīja nežēlīgu skandālu, kamēr tā džusa bija šeit, un principā iznīcināja man mīlestību. Un tur bija tāds rītīgi nežēlīgs skaists moments, kad mēs bijām pie jūras, un vienkārši pat vārdi nebija vajadzīgi, gandrīz, vai mēs runājām, bet pat vārdi nebija vajadzīgi. Mēs vienkārši tas bija tāda tik dziļa mīlestība, uzreiz, zin kā mīlestība no pirmā atskatiena apmēram, ja? Čistat kaut kas tāds. Un tā man bijusi fucking paņēma, visu iznīcināja. Jā. Un viņi zina, ko darīja. Fucking, īstenībā kudos. Tāpēc, ka fucking viņi bija aktrise, vai ne? Un viņiem patīk skatīties šos te, seriāls. Šos te seriāls, kā viņi sauc? Tas latīņamerikāņu seriāls. Un zina, ka latīņamerikāņu seriāls gandrīz katrai meitnē vajag ripot pa kāpnēm. Es tev saku no sirds, es viņu nemetu pa kāpnēm. Es vienkārši viņu vilkai paņēmu aiz rokas un ķipa vēdu, vai ne? Viss ķipa, nē, tu nepaliksi šeit, tevi vajag iet projām, un viņi ne par ko neiet. Un mēs tikām līdz kāpnēm, es viņu nemetu, es vienkārši turu viņu aiz rokas, un viņa pēkšņi sāk ripot pa kāpnēm. Es tā, what the fuck? Viņi to izdarīja
2 reizes. Un mana mamma nafig atnāk, un viņa bļauj, viņa tāda, kas te notiek? Viņa bļauj, man no tava stulbā dēli ir bērns! Un pēc tam mana mamma aizgāja uz fucking, tas ar citu ir visiem noslēpums. Es neteikšu, kur tas bija, tāpēc, ka mana mamma aizgāja kopā ar viņu pie ginekologa, vai ne? Un ginekologs, ķipa, neļauj, protams, manai mammai nākt iekšā, vai ne? Bet tad, kad viņa aizgāja tā krīšana, aizgāja prom, tad viņa piegāja pie ginekologa, un viņa saka, varbūt mēs varam uzzināt, kas tieši notiek, un tādā garā viņa saka, kurš, nevienam nesakiet, vai ne? Tāpēc, ka es savādāk varu zaudēt darbu, tā kā kurš. Un viņa pateica, viņai kaut kāda sēnītas huiņa, viņai nav nekāds bērns, viņa atkal melo, un es to tikai saku jums, tāpēc, ka es pārāk bieži to esmu redzējusi. Jā. What? Un es vēl nav kaut kādu pēc tam ar viņu salaidu. Jā, zin kādā veidā? Prikals. Es pilnīgi totālā šmigā, ja, ārprātīgā šmigā. Tas ir burtiski you can't consent kādā šmigā, ja. Un mēs kaut kādā veidā atradāmies Fonteinu štajā tā meiteņu toaletē. Un, tur daudz notiek. Viņa man, es nezinu, cik daudz var teikt? Visu. Ok, viņa man sūkāja. Un viņi gribēja, lai es beidzu viņai mutē. Un es ritīgi, nē, nākuju, un tādā garā, nē, esi mazs bērns, beidz man mutē, un tādā garā. Bet tas prīkals, ka tas viss notiek ļoti skaļi, vai ne? Un pašās beigās viņi iziet ārā, es izveļos, burtiski tā kā bumbulīts kaut kāds, izveļos ārā, un tur, protams, stāv tā meitene, kur es mīlu, un viņi uz mani paskatījās tādām Viņi nekartīja ar galvu, bet viņas acīs bija to, ka viņi shake my head. Jā, brutāli. Un es izgāju ārā un satiku Valentīnu. Atceries Valentīnu to dzejnieku? Es izgāju ārā, vaļakīgi saku Valentīnam, es tāds fucking tāp stāv, un es viņam saku, vecais klausies, man tāda sajūta, ka man tikko izvaroja. Un viņš tāds saka, tas ir labi! Viņš vēl joprojām to noliedz, bet tā ir viena no vispilgtākajām atmiņām, ka viņš burtiski pateica, tas ir labi! Dzejnieki, vai ne? Bet taisnīgi mums dzejniekiem visāda traumatiska lieta var palikt par dzēju, un līdz ar to tas ir labi. Jā. Ko es tikko nespastāstīju? Tā, ka tu biji manā vecumā, 16 apmēram. 16 apmēram. Es visu nevaru atcerēties precīzi gadu skaidrus. Kā balējās, kā tusējās, kā... Jā, es pateikšu godīgi, mēs daudz mazāk dzērām. Mēs daudz mazāk lietojam narkotikas. Es, piemēram, mēs 1/4 gramu zāles pīpējam uz 5 cilvēkiem, mums bija šitā te, vai ne? Daudz? Ja, nē, nebija pa daudz, tāpēc, ka mēs vienmēr darījām tā, lai būtu vienkārši jautri. Mēs nekad nedomājam, ka vajag moči, pa daudz moči. Ok, protams, nafig, es vienreiz, gāju mājās, vai ne, es biju pilnīgi totālā šmigā, mēs ugstiņu dzērām, kas ir starp cits spirts ar sīrupu. Super fiška. Spirts vienmēr ir garšīgs, labāks par samagonku točnu. Un es eju mājās, es tāds ieraugu mašīnu, man liekas, ritīgi mīžus mašīnas. Skatos tā ritīgi pagaidu. Kāpēc zaļš strīpa tai mašīnai? Pagriežos, tur kāds cilvēks. Skatos zābakos, es tā, shit. Fucking menti. Un viņi prikals, viņi tādi ritīgi, bļaļ, tu zini, ko tas nozīmē, fucking vedīsim uz iecirkni. Un tas otrs, viņš saka, tu gribi ar viņu ņemties? Viņš tāds, zini, ko īstenībā, nē, vācies prom no šajienes. Pagaid, ko es īstenībā teicu? Kas tas bija? Kā es balējos. Tā mēs īstenībā, bet arī, jā, mēs fucking 2 litri galiņu un 6 purtiem dzērām, mums uz kādu laiku pietika. Tagad izskatās, ka katram vajag vismaz 3 litru saliņu. Mēs esam different breed. Different breed? I think it's just fucking disconnection from reality, to be honest. Yeah. I think it's like
massive disconnection from the people around you, and that fucking just drives. That's the same like what was like for me was like the fucking hardest point in my life. That's when I started doing drugs seriously, and it's like, and always like the fucking more disconnected you are from the people around you, the more drugs you're gonna do, and so it's important to connect with people. Yeah. And have friends. Yeah. Yeah. High five. Hell yeah. Ok, tātad, ja tev būtu laika mašīna, un tu varētu iet pagātnē, viena lieta, ko tu izmainītu? Viena. Nu jā, teiksim viena. Ja tev būtu laika mašīna, tu mēģinātu izmainīt pilnīgi visu, vai ne? Jā. Pilnīgi viss negatīvo. Tā pašā laikā, vai tas negatīvais nav, kas tev padarīja par to, kas tu esi, bet tā pašā laikā varbūt ir vienkārši base reality, kas tu esi, un ķipa tās sliktās lietas viņas tev tikai nevis maina, bet vienkārši ietekmē. Un varbūt, ka tu esi tāds, kāds tu esi, un tev nevajag īstenībā ļaunas lietas, lai ar tev notiktu, lai tu būtu pietiekoši interesants. Viņas notiek, un tas... Bet jā, tas nemaina, kāds tu esi un kāds tu bijis. Jā, es domāju, ka tas ir tā. Tāpēc, ka ja tu, tas ir tieši otrādi īstenībā, es domāju, ka sliktās lietas, kas ar tev notiek, viņas tevi maina uz slikto pusi. Tāpēc, ka, tu paliec resentful, blā, zin kā. Traumatizēts, tu paliec traumatizēts, un tas nav labi nepriekš viena. Un līdz ar to es domāju, ka īstenībā, es nemainītu vienu lietu, es mainītu dafigā lietas. Tāpēc, ka es domāju, ka traumas nav nevienam cilvēkam vajadzīgs, lai būtu interesants. Nē. Jā, tā kā vienu lietu es nevarētu izvēlēties, tāpēc, ka tur būtu pārāk daudz. Es laikam pavadītu visu savu mūžu laika mašīnā, mainot visu un tad pazaudēt visu savu dzīvi tādā veidā. Tā kā, es pilnīgi piekrītu. Varbūt no vienas puses, vienu lietu es varētu. Ok. Stulbi pateikšu kaut ko. Burtiski dažus mēnešus atpakaļ, kad es fucking biju koncertā, un es fucking, nevarēju atcerēties liriku, un es lasīju no telefona. Es to izmainītu, un vienkārši uz buiduju kaut ko dziedātu. Vienkārši uz buiduju, bet nevis lasītu no telefona, kamēr es esmu skatos. Tas bija, es skatījos, un tur bija videoši, es skatījos, fucking lame, dude, that looks so fucking lame. However good your vocals are, that's fucking lame. Yeah. Tas bija Rīgas atmiņas? Jā, Rīgā. Šajā deponā. Jā. Tu atceries to, ka es lasīju no telefona? Es tur nebiju, bet es esmu redzējis. Jā, tas bija tik lame. Jā. Varbūt kaut ko tik stulbu. Jā. Ok. Tātad, ja tu pēkšņi uzzinātu, ka tu esi tēvs, vai tu būtu laimīgs, vai tu būtu bēdīgs, vai tu vispār gribi bērnus kā tādus? Vai nākotnē, ja tu dzīve sakārtot? Es nezinu līdz galam. Tāpēc, ka godīgi sakot, es labāk adoptētu bērnu, es domāju. Tāpēc, ka ir ļoti daudz, ir ļoti daudz fucking cilvēku pasaulē, vai man vajag obligāti. Mans brālis viņš jau zina, ka viņam ir 2 bērni, ģipa Tomingas, fucking visu friški iet uz priekšu. Tā kā, es domāju, es labāk gribētu adoptēt bērnu, kuram nav vecāku un kuram vajadzētu. Un palīdzēt tam bērnam, ķipa būt pēc iespējas krūtākam, foršākam cilvēkam. Es labāk to darīt, es domāju. Bet vai es esmu gatavs tagad nekādā ziņā? Tāda fucking džusu pateikt viņu stāvokli, es uzreiz viņu aizsūtītu uz abortu kliniku. Ak, Dievs. Tāpēc, ka labāk būt pilnīgi gatavam, un tu zini, ka tev viss sakārtots, un tad tu vari visu pareizi izdarīt. Nevis uz buiduju, vienkārši bērnus, es nezinu, fucking teenageri ar bērniem, tas ir pilnīgs sviests. Tev ir jātais bērni tikai tad, kad ir viss gatavs. Tu mentāli, tu finansiāli esi stabils. Dzīve ir stabila, viss, un tad tu vari domāt par bērniem. Savādāk tas ir pilnīgs sviests. Tad rodās cilvēki tā kā mēs. Jā, vai ne? Un tādi pietiek uz pasaules, manuprāt. Manam fāčim bija, zini, cik gadi? Manai mammai bija 20, manam fāčim bija 50. 30 gadu atšķirība. Un zini, kāpēc? Tāpēc, ka viņš bija fucking aktieris, gleznotājs, viņš fucking gleznoja visas dekorācijas, un viņš spēlēja Ļeņinu pašu dafigu, zini, kā
Un viņam bija vienkārši kaut kāda džusīta palīdzēja ar kostīmiem un afiku, un viņi, ķipa, satikās, un viņai bija, zini, ķipa, un pēc tam tas, bišķi pazud, ka viņi apprecējās, es tā domāju. Tāpēc viņš aizbrauc uz Krieviju, maica gabalu stāstu afiku, man bija 6 gadi. Fuck you, daddy. He's dead now, so fuck you, daddy. Still. I don't give a fuck. Nu jā. No kā tu baidies, Damien? No savām lēkmēm. Lēkmēm? Tas prikals ir tāds, aizvakar man bija lēkme, kur es nevarēju elpot atkal. Man bija jādomā līdzi, un mums vienmēr viņas paliek pa nakti lielākoties vienmēr ir. Man bija speciāli jādomā līdzi, lai es elpotu. Jā. Es nevaru pats par sevi vienkārši elpot, kā es tagad runāju, un es elpoju un nemaz nedomāju par to. Man bija jādomā līdz katrai savai elpai un izelpai. Un tad es vienkārši, miegu ciet, un es aizmirstos, un es vienkārši jūtu. Es vairāk neelpoju. Tas ir briesmīgi, bet ir vēl sliktāka lieta, kad man uznāk tās lēkmes, kur es nezinu, kā izskairos saules garša mutē. Tad tā kā sajūta, ka tu būtu vilnā slapjā ietīts un viņa visa koža, bet arī bišķiņ tā kā elektrības sajūta un ārprātīga riebīguma sajūta. Pilnīgi fiziska riebīguma sajūta, tā ka tu fucking, es nezinu, uz sūdu fucking, zin kā ar roku pa sūdiem rakātos, vai ne? Kas ir īstenībā pilnīgi normāli šeit, tāpēc, ka nes kāpēc cilvēki nedomā, ka es savu suņu vajag aizvākt kaut ko nāk. Un tad fucking visu apkārt mīnu lauks. Idiotu gabalu. Ja tev ir suns, tev fucking savu suņi ir fucking jānovāc un 3 reizes dienā jāstaigā ar viņu. Tā man bija pirms man sunīti nozaga. Maita. Labi, man ir kaķīts. Rīkos. Jā. Nāc jau saulī. Pasies uz šo te. Viņa nav visforšākā visā pasaulē. Viņa ir buču. Nu, tu esi buču. Super. Mums vajag sveces tev degunā. Jā, pareizi, sveces man degunā. Kur bija tās sveces? Es nezinu. Es atradu. Līdās. Tāds. Fucking tāda sajūta, ka man fucking Covid fucking šo termoči pārbaudu. Zini kā, kad viņam... Kāpēc tev nedeg viņu? Tagad viņu deg. Nu, tu viņu nopūti. Tu deg? Ir ok, ka man otro. Tu nopūti. Nesējies. Nekas. Nē, pagaidu. Nevajag jau mocīt sev. Es otro neredzu. Vienalga nopūt. Stulbās sveces. Ai! Kāda jēga no secēm? Kāds prikals? Es nezinu. Man likās, ka būtu baigi interesanti, ja tu sveces jau apsdēlis tēks. Jā, tas būtu puķīts. Bet es biju puķīts, tāpēc, ka man iznāca, tā kā zin kā, tā kā dūmi iznāca ārā. Es sapradzināju pišķi pirkstiem. Nu, tur sveces. Nopietni? Jā, man tur sveces. Nu, nekas. Nu, labi. Devien, kādi tev ir bijuši vai ir sapņi uz nākotni vai... Jā, super. Es gribu vēl joprojām, es gribu marketingu izmācīties. Vienalga vai nu skolā vai caur internetu. Un atvērt savu, kompāniju, kur es taisu fucking piedurīgas drēbes. Tas ir mans sapnis. Un, protams, pats par sevi mūziku. Vienkārši fucking būt vokālists. Vokālists un fucking drēbes. Tas ir fucking mans sapnis, un es to fucking dabūšu gatavu, vai es nosprākšu pirms tam. Vienalga kādā variantā, viens vai otrs, tas fucking notiks. Nav bišķi hypocritical, jo tu esi punks. Jā. Bet biznes ar mārketingu. Nē. Es neesmu tāds punks, kā tu. Es esmu diezgan sarežģīts. Ok, es negribu izklausīties debīlu. Bet esmu bišķiņ sarežģīta persona tādā ziņā, tāpēc, ka man patīk, tā ideja manipulēt cilvēkus, vai ne? Bet es nedomāju, ka pieņemsim tev, vai ne? Jā. Es domāju, lielāku tautu, vai ne? Manipulēt viņus, bet, propaganda, vai ne? Varbūt laba un slikta.
Tāpēc, ka beigās visi ir principā gandrīz propaganda. Mēs esam fucking visu laiku bombardēti ar viņu. Un es varētu vienkārši ķipa tādu vairāk pancīgāku propagandu taisīt. Tāpēc, ka, labāk es viņu taisu nekā fucking taisu kaut kādu far right fucking idiotu. Jā, jo es esmu redzējusi kompānijas, kas taisa crosspants ar patchiem. Tas ir vienkārši tik bēdīgi. Man žēl pilnīgi paliek. Kāds sakars? Es domāju no vienas puses, starp citu, tā ir ļoti interesanta ideja. Man patīk tas, ko tu teici. Tāpēc, ka no vienas puses varētu, pieņemsim, nevis uztaisīt gatavu, bet ir cilvēki, kur pieņemsim paši grib, vai ne? Un tad, pieņemsim, tev ir, izvēli, vai ne? Pieņemsim bikses, un tad, izvēli dažādas paršas, kur tu gribi, vai ne? Un tad tu pēc tam var piešūt viņus, un tev kaut vai diegu nadat iedod līdzā arī. Jā. Un tad tu piešuji viņas tieši tur, kur, tieši tā DIY kids, vai ne? Un tad tu piešuji, kur viņas tieši grib, vai ne? Un citi, kur negrib, es viņu pašu piešūtu, vai ne? Jā. Varbūt man vajadzētu dizainā iet. Bet tu visi īstenībā ir fucking internetā, kur var iemācīties visu. Nav obligāti jāiet uz skolu, ja godīgi. Ne ļoti obligāti, bet ja godīgi, man tā gribētos. Un visi tur tā fucking mācies! Es tev saku no savas pieredzes, ja? Mācies! Tā ir svarīga lieta. Es zinu, šajā brīdī liekas, ka tas ir viss bullshit. Es gribu būt brīvs. Pēc tam tu būsi vēl vairāk sažģaukts, nafig, nekā tev liekas tagad. Tici man, no pieredzes saku, mācies. Man liekas, tas ir labs noslēgums šim prikulam. Jau 21 minūte, tas ir 2 reizes vairāk nekā vajadzēja, bet, sajies. Tev vajadzēja šito visu notēlot vēl? Visu ne, tikai kāds 2 minūtes. Es būtu baigi garš teātru izrādi. Jā, bet paldies par uzmanību, skolotāji, es ceru, ka tev patika. Te viens. Jēj! Woohoo!